kas attiecās uz demogrāfijas programmu, tad demogrāfijas programma ir jāaizstāj ar latviešu tautas glābšanas programmu. Jo cik daudz ir gājuši bojā deportācijās, cik daudz ir gājuši bojā kara laikā, cik ir aizbraukuši trimdā. Latvija zaudēja trešdaļu savu iedzīvotāju Otrā pasaules kara laikā. Un vēlāk sekoja nevienlīdzīga attieksme piešķirot dzīvokļus latviešiem. Un būtībā to varētu saukt par dzīvokļu genocīdu. Un mums ir visas tiesības, mums ir visas pamats, lai Latvijā īstenotu latviešu tautas glābšanas programmu. Jā, un tieši tas, es nezinu, vai tas bija atkarīgs no, kamēr Ušakovs bija Rīgā šos 10 gadus, vai kā tas ir, bet kāda Krievu bērnu dārzi bija pavairojās, bet latviešiem bērnu dārzu nebija, un līdz ar to tieši es zinu, ka ļoti daudzas latviešu ģimenes aizbrauc uz ārzemēm, kur viņi tūlīt varēja ielikt bērnu dārzā un strādāt. Bet šeit viņiem pateica, vai nu liekat bērnu privātajā bērnu dārzā, vai arī sēdiet mājās, tā tad dzīvojat uz vīra algas. Ušakova laikā bija nevienlīdzīga attieksme arī pret Krievu un latviešu skolām. Man iznāca apmeklēt daudzas skolas sakarā ar darbu. Un es redzēju to, ka Krievu skolās ir pilnīgi svaigi eiro remonti, ir piebūvēti jauni korpusi. Sporta laukumi, ļoti skaisti. Un latviešu skolās, kā kurā? Nodilums. Čīkstošas koka grīdas un viss tā tālāk. Es arī tiku redzējusi, šī atšķirība bija milzīga atšķirība. Jā. Tā kā būtībā mūs šeit pašlaik Latvijā iznīcina. Jā. It kā brīvā Latvijā. Un tas nebūtu bijis, ja tiktu atjaunot 18. novembra Latviju, par ko iestājās Pilsoņu kongress. Tālāk arī faktiski tāds saspringums sakarā ar šīm vēlēšanām un rezultātu gaidīšanu un viss tas, arī, bet vakar arī es lasu pacēlos jautājumus, es kaut kad biju jau minējis, kaut kādus rakstus ielikus par Abreni, kuri raksta, ka ja mēs atguvām neatkarību, mums vajadzēja arī atgūt Abreni, bet diemžēl tas nenotika. Tas nenotika. Mums ir iespēja vispār kādreiz atgūt savu teritoriju, šo Abreni. Ir iespēja atgūt, jo Krievijas stāvoklis šobrīd ir ļoti, ļoti slikts sakarā ar Ukrainas karu. Ir iekšēji nemieri un sakāves frontē Ukrainā. Es esmu pārliecināts, ka notiks ļoti lielas pārmaiņas. Tādas pārmaiņas, kuras var salīdzināt ar neatkarības atgūšanu 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā un ar Padomju Savienības sabrukumu. Mēs visi to redzēsim. Ko jūs ieteikt tiem vēlētājiem, kas negribiet vēlēt? Es gribētu teikt tā, ka vajag politikā piedalīties, jo citādi par mums ievēlēs citi balsos. Jā, aizies citi, kas nobalsos, un jābūt pašu iesaistē politikā, lai nav tā, ka cilvēki izšķirās, par ko balsot pēc krītpapīra bukletiņiem, kurus viņiem paplāts pienes bez maksas. Un pēc tam viņi brīnās par to, ko viņi ir ievēlējuši un kāda ir politika un kāda ir rezultāti. Cilvēkiem ir pašiem jāiesaistās gan organizācijās, gan arī politiskās partijās. Un tā nav, ka viens cilvēks nespētu neko mainīt. Jūs tur atradīsiet savus dombiedrus un jūs varēsiet īstenot savas intereses realizēt. Bet vēlēt ir noteikti jāiet. Vēlēt ir jāiet, jā. Noteikti, pareizi, jā. Situāciju valstī pašreiz, kas ir sakarā ar vēlēšanām, teiksim. Un varbūt arī par šiem, ko es lasu, patās tieši šodien pusdienu laikā, kad caur lidmašīnas caur Helsinkiem, vārds sakot, Krievu pasaule nāk iekšā, tātad Baltijas valstīs lielā vairumā, pilnas lidmašīnas. Igaunija kontrolē šo situāciju, kas atbrauc pie viņiem, bet Latvija un Lietuva nekontrolē. Jā. Šajā situācijā vajadzētu ģeopolitiskās situācijas dēļ atteikties no Schengens līguma. Tātad ieviest kontroli uz Latvijas robežām un arī pieņemt
likumu, ka ik vienam ārzemniekam, kurš atrodas Latvijā, ir 2 vai 3 nedēļu laikā jāreģistrējās valsts iestādēs. Jo mums ir tiesības zināt, kas šobrīd uzturās Latvijā, kādi ir viņu mērķi, kas tie pa cilvēkiem un cik viņi ir. To šobrīd nezina neviens. To nezina ne iekšlietu ministrija, ne iekšlietu ministrijas vadība. Un sakiet, kāpēc lai latvieši ietu par nacionāļiem balsot? Ko nacionāļi ir labi izdarījuši? Es teiktu tā, ka Nacionālā apvienība ir vienīgā, kura ir deklarējusi, ka viņa aizstāv latviešu tautas intereses. Un Nacionālā apvienība ir, es varētu teikt, viņa ir solījumiem bagāta partija. Viņa pastāv jau 30 gadus un ir ļoti daudzi solījumi dot vēlētājiem. Ir solīta arī 18. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošana. Tas ir rakstīts apvienības Tēvzemē brīvībai 5. Saeimas vēlēšanu programmā. Ja jums ir iespēja sameklējiet to, tur ir paredzēta deokupācija, dekolonizācija, debolševizācija un 18. novembra Latvijas atjaunošana. Jo partijas vadība ienāca no Pilsoņu kongresa, un viņi vismaz sākumā centās īstenot šos mērķus, bet vēlāk, protams, ātri apklusa un viss iegāja 4. māja Latvijas sliedēs. Vienkārši tas ir tāpēc, ka pārāk maz balsu Saeimā, pārāk maz un pārāk daudz ir šo saskaņas deputātu, kuriem bija 36, 39 balss tiesības. Jā, kad paskatos to balsošanas tabulu, tad latviskā puse par un visa viņu puse pret. Un tāpēc arī nekur nav varēts tikt tālāk vienkārši. Jā, tā jau ir pastāvīga cīņa pret rietumnieciski noskaņotām latviešu valodīgajām partijām un pret tām, kuras Kremlis kontrolē. Jā. Tas bija tā kā tad, kad bija Zīgeristu partija, kad ievēlēja Zīgeristu partiju, jau tad bija svara kausos, vai būt Latvijai vai nebūt. Un tad tikai viena deputāta izšķiršanās, tas bija Gunts Seniņš. Tikai tādēļ, ka viņš atteicās apstiprināt valdību, šī Ziedoņa-Čevera koalīcijas valdība netika apstiprināta. Mums kaut kā Dievs ir stāvējis klāt tādos izšķirīgos brīžos. Viss varēja būt vēl daudz sliktāk nekā ir šobrīd. Balsot kaut vai tādēļ, lai nebūtu sliktāk kā tagad. Bet es raugos nākotnē ar cerībām, jo Krievijas sabrukums, kuru mēs pieredzēsim tuvāko gadu, vai varbūt pat ātrāk, varbūt pat mēnešu laikā, mums dos jaunas iespējas. Tā būs gan apbrēns atgūšana, gan arī dekolonizācija un deokupācija. Jā, un es domāju, ļoti svarīgi vēlēšanās arī ir skatīties šo sarakstu, par kuru balso, un atzīmēt ar plusiņu tos cilvēkus, kurus tiešām vēlētos ievēlēt Saeimā, un šos krievalodīgos, kas latviešiem diemžēl ir pretēji, jo viņi to, ko latvieši vēlas savā zemē, viņi neko negrib, viņiem ir savi mērķi, savas programmas, un tad vienkārši viņus izsvītrot no tās partijas, kaut kā tā, nevis tā, ka aiziet vienkārši tā, es nobalsoju, iemet to lapiņu, un viss, ja, un nav zināms, kas tur tajā augšas galā, kas tur tiek iekšā. Es ieteiktu izvēlēties kādu partiju, kurā pazīst kādu cilvēku, kurš jau sevi ir apliecinājis ar savu nacionālo stāju, kuram ir politiski principi un tā balsot. Bet, lai tas tā būtu, tad ir katram pašam jāsako līdz politiskiem notikumiem, lai nebūtu tā, ka nejaušības dēļ nobalso par nejaušu partiju un par nejaušiem kandidātiem.
Jo šobrīd ir tā, ka daudzas partijas ir šīs jauktās, teiksim, ja, Govzemes, Kramiņš, tātad Govzemes, Kramiņš, un kurās ir tā, ka puse, teiksim, ir pa kādam latvietim iekšā un puse Krievu, bet tas, ka šīs partijas visas ir Kremļa ietekmē, viņas nav latviešu labā. Pašlaik ir 4-5 nelielas jaunas partijas, kuras ir Krievijas inspirētas un finansētas. Un, diemžēl arī daudz latviešu par viņām nobalsos savas politiskās stūrredzības dēļ, vai arī ievēlēs tādēļ, lai paskatītos, kas tad nu būs, kas tad nu notiks. Un, es domāju, ka tā būs arī ļoti daudzi kļūdaini ievēlēti kandidāti. Būs partijas, kas izjuks jau dažu mēnešu laikā. Pašlaik es strādāju pie atjaunotās Pilsoņu kongresa mājaslapas, un drīz viņa būs pieejama. Un tur būs Pilsoņu kongresa pieņemtie dokumenti, tur būs fotogrāfijas no Pilsoņu kongresa sesijām. Un tā būs tāda pamata informācija tiem, kuri neko nezina par Pilsoņu kongresu. Kā mēs to lapu varēsim atrast? Iespējams, ka viņas adrese būs pilsoņukongress.lv, bet viņi ir pašlaik nobeigšanas stadijā, un vēl viņi ir jāpieslēdz, jāiedarbina. Es ar to nodarbojos pirmo reizi, un es to daru pārvarēdams tehniskas problēmas, un kā jau pirmo reizi to darot. Es pastāstīšu par vēl vienu tēmu. Tātad, es pēc profesijas esmu inženieris, mehāniķis. Otra man darbības joma ir lauki. Es apsaimniekoju savu lauku saimniecību. Tur ir pļaušana, meža kopšana. Un mani rūp Latvijas viensētu liktenis, jo viensēts paliek arvien mazāk, un laika zogs nesaudzē, jumti ir cauri, pamazām ēkas samirkst, sapūst un sagāžās. Un ir vajadzīga Latvijā viensētu saglabāšanas programma, un ir vajadzīgi atbalsti no Zemkopības ministrijas līdzekļiem lauku viensētu jumtu remontam pirmkārt. Jo viensētas ir Latvijas kultūras īpatnība, tāda pati kā ir dziesmu svētki. Un Latvijas viensētas daudz pastāv jau no 16. gadsimta, un viņas ir minētas Zviedru arklu revīzijās. Un tagad tas viss pēdējo 50, 80 gadu laikā iet bojā. Kolhoz laikā viņas postīja burtiski vienā dienā. Vispirms nodedzināja ēkas, pēc tam to, kas palika, to izraka bedri un ar buldozeriem sastūva bedrēs. Un ozols un vecos kokus tos spridzināja, jo savādāk nevarēja viņus dabūt gar zemi. Un tā tas turpinājās 70. gados, 80. gados. Un būtībā laukos notika šī pārēja, kad kolhozas vadība privatizēja zemes, ražošanas objektus, tehniku un izveidoja savas zemnieku saimniecības. Un tagad ar Eiropas Savienības atbalstu ir izveidots, piemēram, Zemgalē ir 1000 hektārus lielas saimniecības, kuras apstrādā kādu 11 cilvēku, viena saimniecība. Tehnika ir ražīga, cilvēki nav vajadzīgi, zemes tiek pārpirkts, dažkārt pat ar draudiem tiek piespiesti slēgt nomas līgumu. Vecās ēkas nojauts, elektrolīnijas, kas gāja šīm ēkām, arī tiek demontētas un ir kilometriem lieli vienlaides lauki.
kuri atrodas vienu īpašnieku rokās. Un tai pašā laikā arī Zemkopības ministrija piešķir viņiem projektu naudas, modernas un ļaudīgas tehnikas iegādē, gan traktors, gan arī kombainus. Un tajā pašā laikā viensētas iet bojā. Un šī labība, ko viņi saražo, tā nepaliek Latvijā. To transportē uz Āfrikas valstīm, uz tuvajiem austrumiem, un netiek maksāts PVN, jo tas ir eksports. Un būtībā būtu jāizvērtē visa šī industriālās graudu audzēšanas ekonomiskā lietderība. Un lauka atbalsta līdzekļi ir jāpārdala tā, lai pietiktu lauku skolām, mazajām saimniecībām, lopkopībai un viensētu uzturēšanai. Tāda ir mana vīzija par Latvijas lauku nākotni. 19 partijas, 5 ir tādas, par kurām ir skaidrs, ka viņas ir tiešā veidā Kremļa finansētas. Kuras tās būtu tieši? Un tad man vajadzīgs saraksts ir līdzi. Un pārējās tās ir slēptā veidā. Un man izraisa arī izbrīna tas, ka ir daudz partijas, kur ir tā, Krievs Latvijas. Ja tu esi Latvijas, tad balso par latviešiem. Tas ir tāpat kā mežā. Zaķi balso par zaķiem, vilki par vilkiem, lāči par lāčiem. Un tieši tāpat arī jādara arī latviešiem. Krievi balso par krieviem. Krievi nekad nebalsos par latviešiem, taču nav tāds pieredzēts. Un tie latvieši, kas ieiet Krievu sarakstos, viņus svītro. Viņi nedabū balsis. Viņi ir tikai tādēļ, lai muļķa latvietis uzķertos uz šo sarakstu un nobalsotu. Mūsu Mairis Briedis ir, balsosim, mūsu latviešu sportists. Un tāpat, pārējie tur tie, kas ir. Bet īstenībā viņi tiek izsvītroti, Vēlēšanas. Un kā jūs godāt? Zigorts Strīķis. Skaidrs, Paldies.